Ček. 1, 2, 1, 2. Pasties kāds šķembenieks tika pārsāģēts. Pagājuši gadu zāģēju šito. Uzrāvos ar jauno zāģi ripu. Kā reiz virsū šitam. Jā. Pasties, kas mums te ir. Paskat, kas mums te ir. Šitie dēlīši. Pirmā stāvu parketām. Aiziet. Nu, tad jums ir šī burvīgā iespēja iekomentēt. Cik man aizņems laika šito sagatavot. Noevalēt stūrīšus. Šitā te nozāģēt stūrīšus un izfrēzēt. Jums jāprognozē, cik tas aizņems mums laiciņu. Atceries, es jau te teicu, kad ēvelēšu angārā uz dēlīšu, lai te nav putekļi un tā. Būtu jau labi, mēs jau te bijām iekrāmējuši to aparātu, gribēju krāmēt, tur nosūcēju iekšā, piekabē. Izrādās, man taču tur nav pieslēgums 3 fāzu elektrības. Tāpēc nāksies šitien to visu darīt. Vienīgais, es domāju, varbūt to nosūcēju vajadzētu kaut kā pagarināt vadu, iespējams ārā, jo no tā nosūcēja visvairāk putekļi nāk. Un tad iznest ārā, tad, kad es te darbojos un pēc tam ienest apakaļ, lai nesalīst vai kā. Domāju, ka tā vajadzētu kaut kā darīt. Nu ko? Šitais platumiņš mums ir. Šitā plaknīte mums ir. Atlikusi vēl pēdējā plaknīte. Aiziet! No čūpa arī uzreiz. Virsas puses mazāk, ne? Tā, sausies atlikums aptuveni tāds. Te vēl rekur šitādi vēl galiņi. Šitie jānoevelē un vēl šitie, kas ir nozāģēti, kas bija augšā paredzēti, bet tur laikam nevajadzēs šitos pēc maniem aprēķiniem, tāpēc šitos ar plānāks vēl jāuztājas būs. Bet nu kaut kā tā aptuveni. Tad tagad tie 45 jānozāģē.
Kaut kā šitā mēs darām, lai pārbaudītu ūdens vada hermetiskumu. Šitā paņem no darba kompresoriņu mazo un uzmini, cik nav gali aizprasēti ciet. Bet ir jau visas sienas, protams, aiztaisītas. Sāksim ar šito, kuru es atklāju pirmo. Redz. Šī te vienkārši ir gals atstāts. Viens savienojums neaizpresēts, tas ir viens. Tad otrs bija šitā te. Es domāju, ka te kaut kur viņu laiž. Kaut kur gar to malu, es viņu aiztaisīju ar to balto lentu. Bet tāpat tas nāca, tas gaiss. Un tad es te sāku daudzīt vaļā un tad atcerējos, ka es taču no otras puses varu te atnākt. Un, varēja dzirdēt, ka tur pūš kaut kur garām un rekur pasties, kas te ir. Viens amatieris nav aizpresējis vēl vienu galu. Nezinu, rekur es taisu šitādus te. Pirmajam es tādu tapiņu uztaisīju. Tad es aptinu ar šito lentu. Un tur it kā nelaižu. Šitien es tāpat izdarīšu un paskatīsimies, kas darās tālāk. Tā. Ko viņš mums saka? Krīt, nekrīt? Nekrīt vai krīt? Pagaidām izskatās labi. Stāv uz vietas, laikam, jā. Man speciālists teica, ka viņš nokritīs vēl, jo tas gaiss ir silts, ka viņi kačā iekšā. Uz kaut kādām 5 vajadzētu nokrist. Jāatstāj uz diennakti, un tad jau redzēs. Pagaidām izstāst ok. Lielās sūces nekādas vairāk nav. Ček. Tā, plāns sekojošs turpmākajām 3 nedēļām. Pa ziemu es te bišķiņ pastrādāju, virsstundiņas, sanāca man siltumsūkni iegādāties beidzot. Līdz ar to tas nozīmē, ka pēc 2 nedēļām man ir sarunāts montāža. Tas nozīmē, ka šitā vietiņa siltumsūkņi ir jāsagatavo. Rekur šitie jāsafrēzē vēl, sēvelēt ir, visi rekur galiņi apzāģēti, jāsafrēzē. Tur kāda diena vēl būs jānokrāso 2 reizes siena šitā vismaz. Un ārā jāsagatavo tā, kur ventilātoru kaste stāvēs, tur kaut kāds pamatiņš jāsagatavo, jāizdomā kaut kāds smuks. Un uz rītdienu tas spiediens mūs mērās, to mēs rītā sapratīsim. Šodien vienreiz nokrāsošu šito sienu un rītā, laikam, svētdiena būs un rītā otru. Uz vakar pusi droši vien. Rīt droši vien visu dienu evolēšu šitos, frēzēšu. Tas ir, viņi brauks 20. kaut kādā laikam datumā. Tas ir pēc 2 nedēļām. Nākamnedēļ man jānostrādā vēl ir, un tad atvaļinājums sanāk. Būs 2 nedēļas, tā kā kaut ko varēsim izdarīt arī.
Nu, kaut kā tā izskatās 3 dienu darbs. Aptuveni. Šodien jau ir atvaļinājuma 3. diena. Tas tā sanāk. Re, kur es noeļoju to vietiņu, kur nāk siltumsūknis. Nu, es tur baigi neiespringa slīpēšanu, bišķiņ paslīpēju, bet tā, te jāiespringst bišķiņ vairāk, tad, ja grib normāli, bet tāpat nebūs redzams. Aizpaktelēju ar parasto 2 komponentu autošpakteli, tur lielos tos caurumus. Par cik tur biezas tā kārta sanāk, tāpēc vienkārši lielos zaru vietas ar autošpakteli, lai viņš sažūst. Nu, pasties, kāda lielākā sprauga man te sanākusi. Bišķiņ atšķīrās. Viena rinda, ka es liku viņu šaurāki, bišķiņ otra rinda, nezinu, kāpēc platāk, un līdz ar to lietas, un tad sakrājās tāda sprauga. Bet es domāju, es nozāģēšu kaut kādu līstīti. Vienkārši ielimēšu iekšā, un būs labi. Reku te arī vienā pusē normāli iet, otrā spraudzīņas. Kaut kas atkal tur izbīdījās. Varbūt kaut kā tā. Un jā, lai šito pabeigtu, vajag mums vēl līmi dabūt. Mums beidzās līme. Jā, 7,5 vai 7 kg, laikam spainīt vajadzētu, lai pabeigtu. Un. Nu jā, šitienes atstāšu pagaidām. Te pienāks tās flīzes kaut kā tur, kaut kādu izdomāsim tur. Bet pagaidām, lai stāv, tur tie līmeņi arī, lai viņi sakrīt iespējams tās, to parketu bišķiņu uz augšu vajadzēs tā, kādu milimetru, lai saiet normāli tā. Plaknīte. Pagaidām laikam šeit viss. Tad man jāpieskrūvē tur tā kokšķiedra loksne. Jāsagatavo tur un jānokrāso vēl ar tiem. Tā, jāpabeidz tā siena un tad jau varēs ķerties pie āras blokam. Tur jāsagatavo, jāizrok vietiņa. Un tur plānā ir viena lieta, kā mēs to izdarīsim. Atkal mums te rakšanas darbi pie šitās malas. Šitien tas ārējais siltumsūkņa bloks nāks. Ja? Re, kur ir akmentiņi, man tur žāvējās viņi. Tad mēs sajauksim ar šito te brīnumu. Līdzīgi kā pie mājas, tā maliņa. Bet šoreiz nopirku kaut kādu igauņu ražojumu. Ķipā esot labāks, patestēsim. Viņš dārgāks arī. Tad es domāju te izrakt vēl un pievienot pie tās izņemt to posmiņu ārā. Tad pielikt tos plasmasas to maliņu tā. Lai viņi iet te un te tos akmentiņus, lai viss tā kā vienā būtu. Tad apakšā vēl kaut kādi lielie jāpaber. Un tad augšā tos maziņos, jo viņi man nav daudz baigi. Pie reizes, rekur, jāizvelk šis te kabelis, tas uz to vietiņu. Te ir kādi 40, 45 metri. Kaut kas tāds. Un, rekur es jau te biju ievilcis šito, kamēr es tur attaisīju šito, jā, diezgan čakars liels bija. Bet pie reizes pēc tam aiztaisīsim šito ciet ar uzjauksim un tad uztaisīsim, lai te ir smuki ciet ar tiem akmentiņiem. Ja jau iesākt, tad lai viss ir vienā reizē. Nā? Nu, cerams, ka
Būs labi, ne? Izžūs, tad jau, domāju, būs vienā tonītī.